Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, raidījums Atklāti par patiesību. Šodien runāsim par ceļu satiksmes drošību, kā tā ir mums šeit Latvijā. Sveicinu studijā Valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieci Vinetu Mistrskundzi un Valsts akciju sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcijas sabiedrisko attiecību daļas vadītāju Jāni Aizparakungu. Labdien. Sākšu ar pozitīvu ziņu. Pagājušajā gadā tika saņemta uzslava no Eiropas Savienības par to, ka Latvija ir pirmā, kura ir visstraujāk samazinājusi satiksmes negadījumu skaitu savā valstī. Un Latvijas ceļu satiksmes drošības programmā noteikts mērķis, ka 2013. gadā ne vairāk kā 160 ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušie. Tātad 2012. gadā rādītājs bija 177. Man jautājums, izdevās pagājušajā gadā sasniegt šo 160, ne vairāk kā 160, ja tomēr bija vairāk bojā gājušo? Ja jāsaka par pagājušo gadu, tad, diemžēl, jāsaka tā pozitīvā ziņa, un jāsaka, mēs jau bijām varbūt nedaudz pieraduši, ka kopš 2001. gada šī līkne visu laiku gāja uz leju, un katru gadu Latvijā situācija uzlabojās. Mums jau, protams, arī bija starta pozīcijas, tāds mēs bijām pirmajā vietā, sliktākajā galā no beigām, un mums izdevās šo panākumu sasniegt, un būtībā, kas bija Eiropas mērķis, līdz 10. gadam 50%, mēs pārsniedzām ar uzviju. Bet, jāsaka, 12. gads bija tāda nedaudz robeža šķirtne, kad šis progress mums apstājās. Un, jāsaka, bija vairāk kā 160. Jā, diemžēl bija vairāk kā 160, un diemžēl arī par 2 cilvēkiem bojā gājušiem vairāk nekā 2012. gadā. Kas bija tā robežlīnija, tas punkts, ko jūs izdarījāt un ko ceļu policija izdarīja tā, lai tik strauji samazinātu? Faktiski vairāk kā 60% samazinājās nekā iepriekšējos gados. Kas tas bija stingrāk, vairāk mērīja, jeb vairāk sodīja, jeb vairāk ceļzīmes uzlika? Manuprāt, tomēr tas bija pasākumu komplekss, un tas bija kopīgs darbs vairākām institūcijām, kas ir iesaistītas ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā. Protams, policija darīja savu primāro darbu un kontrolēja to, kas notiek uz ceļa. Protams, arī sodot tos, kuri kaut ko pārkāpa. Tad otra lieta, kas, manuprāt, ļoti lielu pienesumu deva situācijas uzlabošanai, tā bija fotoradaru ieviešana. Un tas bija 2008. gads, kad mēs to izdarījām. Un sākot ar šo gadu arī bija tiešām jaušams ļoti liels negadījumos bojā gājušo skaita samazinājums. Tad var secināt to, ka ātrums ir galvenais iemesls, kāpēc iet bojā uz ceļa? Jā, neapšaubāmi ātrums, tā pārsniegšana vai arī ātruma izvēle neatbilstoši ceļa apstākļiem, laika apstākļiem un citām līdzīgām lietām. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc notiek negadījumi ar smagām sekām. Un, protams, arī informatīvās kampaņas, ko mēs esam veikuši, un arī īpaši kopā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju. Tie ir pirmkārt jau visi svētki, un galvenais akcents, kā vienmēr, mums tiek likts uz Līgo svētkiem. Faktiski visu jūniju, ik gadu notiek informatīva kampaņa, gan tātad stāstot, kādas tad var būt sekas, kāda ir statistika, ko tad vajadzētu darīt, gan, protams, arī policijai reāli piedaloties šajā te darbā ar reidiem un kontrolējot situāciju uz ceļiem. Ja noķer reibumā,
Cik ir tas līmenis? Piedošana, es nelietoju alkoholu, es tāpēc nemaz nezinu. Cik daudz drīkst iedzert, lai brauktu pie stūres? Šāda mērvienība pagaidām vēl nav noteikta. Ja jau mēs braucam pie stūres, tad vajadzētu principā izvairīties no alkohola lietošanas pirms tam. Un, ja runājam par mūsu valsti, tad jaunie vadītāji, autobusu vadītāji, tiem tās ir 0,2 promils, savukārt pārējiem vadītājiem 0,5 promils. 0,5. Es ar vienu un vienu atkal dzirdu. Atkal tur ir 20, 30 vienā dienā noķert, jeb svētku laikā, 2-3 dienu laikā. Tiešām tāda bezatbildība nepārtraukti pie stūres sēžās dzerumā? Jā, diemžēl mūsu valstī tā patiešām ir problēma. Un tā atkārtojās gadu no gada. Tomēr vienlaikus arī ir jāsaka, ka kampaņas, ko mēs esam gadiem veidojušas, ir arī devušas rezultātus. Piemēram, ja mēs paskatāmies Līgo svētkus, tad pēdējos gados vispār nav bijuši bojā gājušie. Bet vienalga dzērumā? Bet, protams, joprojām tiek fiksēti gadījumi, kad vadītāji vada transportu reibumā. Un, kā mēs esam pētot noskaidrojuši, ka daudzi no tiem ir vadītāji, kuri jau ne pirmo reizi vada transporta līdzekļu reibumā. Un tas nozīmē, ka tā ir tā sabiedrības daļa, kas ir grūtāk ietekmējama, tātad, kura īsti neizprot tās sekas, kas var iestāties. Un, protams, varbūt tas, kas visvairāk apbēdina, ir fakts, ka, kā piemēram šajā gadā martā 2 negadījumi, kur bojā gāja vienā negadījumā 4, otrā 6 jaunieši, kā automašīna pilna ar cilvēkiem, un neviens nav atturējis vadītāju sēsties pie stūres reibumā. Tas norāda tomēr sabiedrības attieksmi pret šo problēmu. Jā, labi, es saprotu, varbūt tas tā skaļi ir sabiedrības, bet tomēr jaunieši viņi dara to, ko viņi grib. Viņi jau neievēro sabiedrību, ko saka. Viņi neievēro, ko vecāki saka. Viņi paņem to mašīnu un rīkojas. Ja arī kāds tur redz, nedara to, viņš jau neņem galvā. Sabiedrība, es esmu pārliecināts, ka ir pret to. Bet tad tas nozīmē, tad, kad ir šie svētki, tad pēc tam ir cietumi pilni. Jo visiem jau ir jāatsēž, cik tur bija sutkas. Pirmkārt, tas tiek paredzēts kā sots ne visos gadījumos. Tas notiek tikai tad, ja alkohola līmenis asinīs pārsniedz promili. Un, protams, cilvēkiem arī ir iespēja pārsūdzēt pieņemto lēmumu. Un tādējādi nevienmēr šis sots seko pārkāpumam Jūs uzreiz. Esat domājuši arī par bargākiem sodiem tieši dzērājiem? Mēs periodiski arī ar Ceļu satiksmes drošības direkciju tiekamies un arī pārunājam šos jautājumus. Arī šajā kontekstā Ceļu satiksmes drošības padomē, kas notika pērnā gada nogalē, tika apspriests jautājums par to, kā varētu ieviest transporta līdzekļu konfiskāciju, ja jau reiz tāds fakts tiek fiksēts. Tāpat ir lielā mērā domāts par to, kā tad padarīt tādu nepatīkamu un ilgāku vadīšanas tiesību atgūšanas procesu, ja jau reiz šāds fakts ir piefiksēts. Tā kā mēs domājam šai virzienā un arī darām. Es domāju, tīpaši, ja atkārtot tas ir noticis. Labi, pirmā reize visādi gadās, ministriem arī gadās, bet, ja ir atkārtot, tad es domāju, ka tas jau gan būtu vajadzīgi daudz stingrāk. Jebkurā gadījumā braukšana reibumā, manuprāt, tomēr ir apzināts pārkāpums. Tas nav tā, ka nepamanīju, ka luksuforā pārslēdzās signāli vai nedaudz pārsniedzu ātrumu. Tas viss var būt netīšām. Savukārt braukšana reibumā, ja jau tu esi lietojis alkoholu, tad ir jāapzinās tās sekas, kas var būt. Jūsuprāt, šobrīd, kas ir tas galvenais ceļu satiksmes drošībā, kas būtu jāmaina? Jāievieš vairāk radari, vairāk policisti uz ielām, arī uz ceļiem. Es runāju par visu valsti.
Es domāju, ka tur droši vien ir vairāk, nav tāds viens noteikts punkts, bet, ko jau arī Mistrs Kundze teica, es domāju, ka liela nozīme varētu būt radariem. Un, ja mēs runājam, nedaudz atgriežoties sākumā pie tā progresa, ko mēs sasniedzām būtībā, mēs bijām jauna Eiropas valsts, un mēs ļoti daudz mācījāmies no citām valstīm. Un bija būtībā šo 10 gadu laikā mēs praktiski katru gadu kaut ko jaunu ieviesām. Tas bija gan punktu sistēma, gan autovadītāja apmācība, gan šis te arests par braukšanu reibumā. Katru gadu vai katrus 2 gadus nāca kāds jauns pasākums. Un būtībā tādēļ arī šis te varbūt tas progress bija tik liels. Un būtībā skatoties, salīdzinot ar citām valstīm, tad mums tas galvenās visas tās lietas, kas ir gan likumdošanā, gan policijas uzraudzībā, ir ieviestas. Un vienīgais, kas vēl ir atlicis, ko vajadzētu droši vien, tas ir vairāk radarus. Tas ir viens no galvenajiem, bet noteikti ņemot vērā šo situāciju, man liekas, ka vienīgais ir, viens ir, protams, visur policists mēs nenoliksim, bet tas ir tiešām šī sabiedrības apziņa. Un man liekas, ka cilvēkiem ir palikuši tādi nihilistiskāki, negrib ievērot noteikumus. Mēs runājam par jauniešiem. Protams, jaunieši ir tāds, varbūt tās spuraināki un netik daudz gribētu ievērot noteikumus, bet tādā pašā gadījumā mēs runājam par šo negadījumu, kas notika iepriekšējā gadā. Vismaz cik presē varēja zināt, tad viens tomēr izkāpa no šīs mašīnas, bet pārējie turpināja braukt. Tā kā es negribētu piekrist, ka visi jaunieši ir dulli un neievēro. Tā kā ir, bet ja šī mašīnā būtu vēl kādi 2, 3 būtu pateikuši, ok, ja nevar atturēt šo vadītāju, tad vismaz pateikt, nē, es ar tevi tālāk nebraukšu. Tā kā es domāju, tas ir iespējams. Vienkārši es nezinu, protams, ir grūti, ir tas bara efekts, bara instinkts, bet tomēr skaidrojot un padomājot par šīm lietām, es domāju, ka var arī jauniešus uzrunāt un mēģināsim to arī darīt. Jūs arī piekrītat, ka ātrums ir visvairāk vainīgs pie ceļu satiksmes negadījumiem? Grūti pateikt, ka viens iemesls, es domāju, ātrums noteikti ir tas, kas rada šīs smaguma sekas, jo būtībā arī pēc ārzemju pētījumiem tad 80% negadījumos tomēr ir tas cilvēciskais faktors. Bet ir liela starpība, ja šis cilvēciskais faktors mēs kaut ko pamanām vai nepamanām, ja braucam ar 90 km/h vai 140. Tur ir tā lielā starpība. Tā kā būtībā ļoti liela daļa jau ir tā, lēmums pieņem cilvēks. Un ja viņam ir kāds nepareizs lēmums vai nestandarta situācija, tad tas ātrums to vēl aktualizē, pastiprina. Tā kā ātrums ir noteikti tas, kas izraisa šīs traģiskās sekas. Kādas pāris nedēļas atpakaļ lasīju interesantu informāciju par to, ka plāno Rīgā noteikti ātrumu 30 km/h. Es gribētu teikt, ka jā, tas ir varbūt tās arī ir diezgan tāda kustība Eiropā pat ir izveidot, kur cilvēki aicina pašvaldības ieviest šo, bet jāsaka, tas ne jau visā pilsētā. Tas ir atsevišķos reģionos. Piemēram, Rīgā jau mēs zinām, ka pie skolām praktiski lielākajā daļā ir jau šie 30 km/h. Un šie 30 km/h būtu attiecināmi uz tiem rajoniem, pilsētu centrs, kur ir daudz gājēju un velosipēdisti. Jo arī kā Lielbritānijā tagad ir, ka viņi grib ieviest visās pašvaldībās. Bet, protams, ne visās, bet viņi uzskata tā, ja mēs bērnu laižam uz skolu, lai viņš nebūtu jāved ar automobīlu, lai mēs varētu būt droši, ka viņš var aiziet no mājām uz skolu droši, tad šīs vietās ir jābūt šim ātrumam 30 km/h. Protams, nesamazināsim uz maģistrālajām ielām, kas ir galvenās, kur iet tranzīta transports, tur nē, bet tiešām, kur ir liela, aktīva gājēju un velosipēdistu kustība, ka tur varētu samazināt. Rīgā jau pirmais solis ir skolas, un es domāju, centrālos rajonos, ka mums drīzumā tas būs. Bet tad noteikti ir jādomā arī pilsētām par šiem apvedceļiem, lai mašīnas varētu šos ceļus apbraukt. Kā ir ar velosipēdistiem? Viņi ir tādi ievēro satiksmes noteikumus? Laikam galvenais akcents, ko būtu jāsaprot, ir tas, ka velosipēdistu Latvijā paliek arvien vairāk. Jā, vēl dažus gadus iepriekš ar velosipēdu brauca pa pilsētu salīdzinoši maz cilvēku, tad šobrīd to dara ar katru gadu arvien vairāk. Un tieši šis fakts, kā skaitliski palielinās velosipēdistu skaits uz Latvijas ceļiem, ir, protams, arī par pamatu tam, ka bažas, kas tad varētu notikt uz ceļa un kā to visu kontrolēt. Un tādēļ, protams, arī valsts policija kontrolē šo situāciju. Tātad
uzraugot, kā tad uz ceļa uzvedas velosipēdisti. Bet, diemžēl, jāsaka, ka mums nav varbūt tās labākās attiecības starp satiksmes dalībniekiem, proti transporta līdzekļu vadītājs, velosipēdists, motocikla vadītājs, jo automašīnas vadītājiem šķiet, ka velosipēdists traucē, velosipēdistam savukārt traucē automašīnas vadītājs, un līdz ar to pirmkārt jau tas arī ir tolerances jautājums starp ceļu satiksmes dalībniekiem, bet tieši tāpat kā pārējie ceļu satiksmes dalībnieki, arī velosipēdisti nav bez grēka un, protams, arī viņi pārkāp ceļu satiksmes noteikumus. Jūs pieminējāt motociklistus. Pat bija motociklu sezonas atklāšana. Diemžēl traģiski. Ja nemaldos, gāja viens bojā. Pēc tam, ne atklāšanas laikā, bet pēc tam gājis bojā. Kāds ir jūsu viedoklis par motociklistu kultūru mums šeit Latvijā? Kopumā skatoties un salīdzinot citas valsts, es zinu, ka mums bija nesen ieradušies arī no tāds starptautisks brauciens bija, tad kopumā šī te motoklubu kustība un tā organizētā daļa varbūt tās varētu teikt ir diezgan, tādā labā līmenī. Bet, protams, kā jebkurā kustībā, kā velosipēdistiem, motobraucējiem un autovadītājiem, cilvēki ir dažādi. Tā kā kopumā es gribētu teikt, ka varbūt tās mums šī situācija ar motociklistiem nav tik slikta, kā varbūt tās arī citās valstīs, bet, protams, darāmā ir daudz, jo, jāsaka arī tas, ka tagad jau sāk pierast, bet, būtībā mums šī te kustība gan velosipēdisti, gan motociklis salīdzinoši jauna, jo būtībā, tagad jau, ja kādreiz bija motociklis, varbūt pirmais transporta līdzeklis, tad cilvēki atļāvās automobīli, tad tagad jau ir 90. gados jau šī notika maiņa, ka cilvēki ir pirms iegādājās automobīlu, un motocikls jau bija tāds varbūt augstāks statusa. Un tāpēc arī, protams, viņi ir jaudīgi, mēs nebijām pieraduši, viņi ir, pēc fizikas likumiem viņi ātrāk uzņem ātrumu, mēs viņus mazāk pamanām, it sevišķi, ja mašīna pagriežās, motociklis brauc, viņi bieži vien nepamana. Šie konflikti veidojas arī šādos gadījumos. Bet motociklists ir tāds pats satiksmes dalībnieks, kā tas, kurš ir uz 4 riteņiem. Jā, protams. Nav vai lieliem, vai maziem 4 riteņiem. Ziniet, man dažbrīd ir ļoti liels jautājums, kur ir savā veidā policija, kurš tas nav pārmetums jums nekādā gadījumā, ja? Bet kā varētu disciplinēt šī te labierēšana? Mierīgi var braukt pāri pa dubulto līniju, braukt pa pretējo joslu. Pats biju acu liecinieks, kur motociklists pa pretējo joslu. Mēs braucām, visi stāvam garās rindās, braucot pāri pa Augusta Deglau tiltu, jau Purciem pusē. Un, protams, viņš kā karalis brauc pa pretējo joslu. Un kas manā acu priekšā notika traģēdija? Es nezinu, kā tur notika tālāk ar šo cilvēku. Sieviete bija izkāpusi no trolejbusa, iet, protams, arī nepareizā vietā. Bet viņa neskatās, viņa paskatījās, pa labu roku nenāk neviena mašīna, skaidrs, viņa var iet pāri, un motociklists neredzēja, un lidoja un notriec. Tā ir viena traģēdija. Tas ir faktiski rupšs pārkāpums braucot pa pretējo joslu. Bet šī te lavierēšana, tad nākošais kontekstā jautājums. Kāpēc motociklistiem ir atļauts valkāt ķiveres ar melniem? Faktiski viņi kā fantomas braukā riņķī, piedodiet par salīdzinājumu. Es kā autotransporta vadītājs, man pieprasa stiklus, lūdzu visu, lai būtu gaiši, lai man redzētu seju, lai redzētu visu. Viņš var braukt kā fantomas. Kāpēc? Precīzi tas pats. Viņš arī ir aiz stikliem. Tātad, mīļais draugs, kāpēc tu esi aiz stikliem? Tas nozīmē, ka manu seju var neredzēt. Es esmu par to, ka labi, automašīnām ir vajadzīgs šie gaišie stikli, nav vajadzīgs melnie stikli, kā vien brīdi bija atļauts. Bet, tad, ja mēs esam visi vienādi dalībnieki, tad būsim godīgi visi vienādi. Un tas man ir ļoti liels jautājums, kāpēc līdz šim vēl nav šī, faktiski sakārtot šī vienkārša lieta. Jo viņš var braukt, redzēja kādu citu gadījumu. Viņš brauc kā karalis,
melnā maska visa ķivera virsū. Protams, pēc numura var atzīmēt, bet kas to var pierādīt, ka viņš tieši brauc kā cilvēks? Tad seju nevar redzēt. Bija kaut kāds konflikts blakus viena mazāka mašīnīte un vienkārši tiranizē. Ar zābaku spārda braucošam durvis. Protams, viņš jūtās kā ķēniņš, tikai tāpēc, ka viņu atpazīt neviens nevar. Varbūt, ka par to ir jāpadomā, un šīs te melnās ķiveres, neiet runa par ķiverēm, bet melnē stikli, kad nevar redzēt cilvēku seju, tas faktiski ir jāizliedz. Es saprotu, tur ir saules efekts un vēl nezinu kāda efekta, ja, bet tomēr. Tas ir savādāk. Bet kā disciplinēt, bija ļoti interesanti. Biju Spānijā un ievēroju pēkšņi tādu interesantu lietu. Pie katra krustojuma ir 2 līnijas, faktiski starta līnijas. Viena ir tuvāk luksaforam, un otra ir tālāk apmēram 1 motociklu attālumā. Labi, tad tie, kas tur ir izlavierējuši un tā, viņi visi tas smuki nostājās tur, un tad kā ir zaļā gaisa, un tā visi skrien. Es domāju, ka gudrs variants. Tur nav tā, ka jāizbrauc kādam priekšā, ja kaut ko labi, mašīnām ir otrā starta līnija. Protams, mašīnas brauks lēnāk un varbūt, kad Latvijā. Kādi ir paredzēti tagad drošības noteikumi Latvijā un Rīgā, kas tiks ieviesti vistuvākā laikā? Tuvākā laikā runājam tieši par grozījumiem ceļu satiksmes noteikumos. Ir izveidota jauna redakcija, viņi vēl pieņemta nav, bet ir izstrādāta. Būtībā tas arī sekojam līdzi, kas notiek citās valstīs, un sekojot situācijai Latvijā, kā jau minējām, tad ļoti palielinājis ar velospēdistu skaits. Un tāpēc galvenās izmaiņas, kas ir paredzētas, tas varētu attiekties uz velospēdistiem. Protams, ir dažas izmaiņas arī citiem satiksmes dalībniekiem, bet galvenais viens, kas jau ir satiksmes likumā stājies spēkā, ka velospēdisti varētu iegūt tiesības no 10 gadiem. Jo bija situācija arī, kad, piemēram, bērniem uz skolu jātiek, daudzi brauc ar velospēdiem, bet viņi to darīja nelegāli. Tad šobrīd mēs uzskatām, ka labāk, lai viņi apgūst noteikumus, iegūst pamatzināšanas, saņem vadītāju apliecību un jau droši var braukt uz skolu. Tad šis ir viens no risinājumiem. Tad vēl ir otrs arī, ņemot vērā, ka viņu ir daudz. Daudzās valstīs zinām, ka velospēdisti pa trotuāriem braukt nedrīkst pa ietvēm. Bet ņemot vērā, ka mums vēl tā velo infrastruktūra nav tik attīstīta, mēs uzskatām, ka šobrīd vēl velospēdisti noņemt no ietvēm būtu pāragri, sevišķi bērnus. Tādēļ ir meklēt citi risinājumi. Viens no tiem ir, kad varētu atsevišķās vietās ļaut braukt pa sabiedriskā transporta joslu. Varbūt ne visās, tur speciālisti varētu izvērtēt, kur atļauj platums. Tad būtu speciālām zīmēm atļaut velospēdiem pārvietoties pa sabiedriskā transporta joslu. Tas ir, diemžēl, es stādos priekšā Rīgu. Brīžiem bīstam, jo mūsu transporta trolejbus, autobus ir ļoti plati. Malas ceļiem ir ļoti brīžiem bīstams ar visām notak akām un vispārējo. Tāpēc ir tas, ka šīs vietas jāizvērtē. Otrs ir, šobrīd nedrīkst braukt pa sabiedriskā transporta joslu. Tas sanāk, ka viņam velospēdam ir jābrauc starp autobusu un starp mašīnu. Un mūsuprāt, tas var būt vēl bīstamāk. Jo tāpat viņam tam autobusu brauks viņam garām, bet no vienas puses būs autobus, no otras vieglais vai kravas transporta līdzeklis. Tad labāk, lai viņš brauc gar ietvi, kur vienā pusē viņš tiek apdraudēts. Jo šobrīd viņš sanāk apdraudēts no 2 pusēm. Un tas ir, mūsuprāt, vislabākais ir, protams, arī skatoties ārvalsts pieredzi, ir, kad būtu katram satiksmes dalībniekam sava dzīves telpa, tā teikt, gājējiem ietve, velospēdistam veloceliņi un autovadītājiem brauktu. Un es domāju, ka mēs uz to ejam un ļoti iepriecinu, ka šogad Rīgā parādīsies velojoslas, tad arī gan šie te konflikti pazudīs, samazināsies, gan arī statistika uzlabosies. Bet, ja runājam vēl par noteikumiem, vēl bija diezgan jau iepriekšējā redakcijā bija diezgan strīdīgs jautājums arī par to, vai ļaut velospēdiem šķērsot gājēju pārēju. Braucot, jā. Bet, protams, braucot gājēju ātrumā.
Un tad pirmais solis bija, ka tas tika atļauts pie regulējamiem luksaforiem, regulējamām gājēju pārējām, kad, protams, nevarēja velospēdists turpināt braukt kā līdz šim, bet gājēju ātrumā viņš varēja nenokāpt no velospēda. Nu, kā mēs skatāmies, tad nekādi tādi traģiski negadījumi nav notikuši. Šī norma dzīvo, un būtībā esam jau ievērojuši, ka diezgan daudz arī to izmanto arī jau pie neregulējama. Un tādēļ arī šobrīd ir tāds priekšlikums, ka varētu atļaut braukt pa neregulējamām pāri, bet ar lielu piebildi, kad pirms šīs gājēju pārējas ir jāapstājās. Jo galvenais jau ir tas, ja velospēds pēkšņi tādā pašā ātrumā turpinās braukt, automobīls nevarēs nobremzēt. Tādēļ ir šī norma, ja viņš apstājās, pārliecinās par drošību, tad viņš varētu arī nenokāpt. Jo būtībā velospēdam jau ir, lai viņi vēlas, un tas ir viena no būtībām, ka viņš arī ir mobils transporta līdzeklis. Jūs sacījāt velosipēdu vadīšanas tiesības, jeb apliecību. Tas ir visiem jāiegūst, ja ir, piemēram, autotransporta vadīšanas tiesība, tad es drīkst braukt ar velosipēdu? Jā, tas ir, protams, velo apliecība. Tas būtu kā pirmais dokuments bērniem un skolēniem, lai viņiem pamat zināšanas. Protams, ja pieaugušam cilvēkam ir kāda vai mopēda, motocikla vai autovadītāja apliecība, viņam nav obligāti. Bet, ja es braucu tagad, man ir vadītāja apliecība, autovadītāja. Un es braucu ar velosipēdu, tad man tā autovadītāja apliecība visu laiku jāvadā līdzi? Līdz dokumentam ir jābūt, jā. Bet es zinu, ka policijai ir iespējas pārbaudīt reģistrā, un tagad jau ir 21. gadsimts, ka ļoti daudz informāciju var pārbaudīt reģistrā, bet varbūt tās var bet, protams, ceļu satiksmes noteikumi tomēr nosaka, ka dokumentam, kas apliecina tiesības kaut ko vadīt, konkrēto transporta līdzekli ir jābūt klāt. Tā kā šāda prasība ir, un to tomēr arī nevarētu ignorēt. Vēl es varu piebilst, ka būtībā, ja ir autovadītāja apliecība, tad var arī viegli saņemt velosipēda apliecību. Atnākt pie mums un uzrādi uz autovadītāja derīgas apliecības pamata, vienkārši var iegūt velosipēda apliecību un tad ar to braukt un vadāt līdzi. Nav obligāti tieši autovadītāja apliecība. Jā. Jūs minējāt par fotoradariem. Noteikti daudziem interesē, jau ir šīs schēmas, kur liks un kāpēc liks un tādā veidā. Vispār šis projekts virzās uz priekšu un kad jūs paredzat, kad būs pirmie jau fotoradari uzstādīti uz ceļiem? Jā, šis projekts virzās un tas pat labāk tiek virzīts ministru kabinetā. Tur gan vairāk ir iesaistīta ceļu satiksmes drošības direkcija, bet, protams, arī mēs piedalāmies šai procesā, gan izvērtējot iespējamās vietas, kur tad būtu uzstādāmi fotoradari, gan, protams, vērtējot visus pārējos ar tiem saistītos jautājumus. Bija faktiski domāts, ka fotoradari varētu parādīties Latvijā gada nogalē. Efekti viņu noteikti dod. Viennozīmīgi, jo, ja mēs paskatāmies atkal statistiku pēdējo gadu griezumā, es jau minēju 2008. gadu, kur bija tieši šī saikne Latvijā fotoradari un atbilstoši tam arī cietušo un bojā gājušo samazinājums uz Latvijas ceļiem. Bet tāds varbūt visspilgtākais piemērs tam ir 2012. gads, kad mēs strādājām gan ar valsts policijas rīcībā esošajiem 4 fotoradariem, gan arī komersants attiecīgi nodrošināja darbu gan ar pārvietojamajiem, gan ar stacionārajiem radariem. Tādējādi Latvijā darbojās gandrīz 60 fotoradari, un tas patiešām arī atstāja ietekmi uz mūsu gada gala rezultātiem, kā jūs arī sākumā minējāt, ka mēs tiešām arī Eiropas Savienības kontekstā bojā gājušo skaita samazinājumu ziņā bijām tiešām pašā augšgalā. Bet, tas, kas notiek tagad, ir lielā mērā sekas tam, ka Latvijā vairs nav fotoradaru. Un mēs arī esam pētījuši pieejamo informāciju valsts akciju sabiedrībā Latvijas valsts ceļi, kur tiek pētīts, kāds tad ir vidējais ātrums uz Latvijas autoceļiem. Un, ja mēs paskatāmies, kāds tas bija 2012. gadā un kāds tas ir, 2013. 2014. gadā, tad vidējais ātrums uz maģistrālajiem ceļiem ir palielinājies vismaz
vismaz par 3 km/h. Tas ir daudz? Protams, tas ir daudz, un tas arī vistiešākā mērā ietekmē to, kas šodien notiek uz ceļiem. Jo, protams, policijā strādā, un arī mēs esam palielinājuši savu kapacitāti, un īpaši arī strādājam tieši ātruma kontrolas jomā. Tomēr policistu nav tik daudz, un viņi arī nevar būt visās vietās, kur tas ir nepieciešams. Man interesē jautājums, kā izvēlās šos posteņus, kad policija brauc un mēra? Kā tās vietas izvēlās? Paši policisti izvēlās, ja jums ir kāds iepriekš plāns, jeb norādes? Katrai dienai tiek sastādīta posteņu dislokācija, un, protams, to sastādot tiek vērtēts, kāds attiecīgajā vietā ir reģistrēts negadījumu skaits, vai cietušie, vai bojā apgājušie, vai attiecīgajā vietā tiek reģistrēti daudz pārkāpumi. Tātad tiek ņemts vērā viss tas, kas tajā brīdī ir faktiski aktuāls. Kāpēc es to jautāju? Man diezgan bieži iznāk braukt pa Rīgas Daugavpils šoseju un kaut vai posmā no Rīgas līdz Ogrei. Brīžiem nesaprotu, kāpēc policija stāv. Protams, jā, ātruma ierobežojums ir 90. Visi brauc, protams, ja ir 90, ja jūs zināt, ka šoferīšiem tas nozīmē 100. Un visi brauc 100. Labi, cits brauc 110. Bet tur ir 2 joslas, tur drošība, tur neskrien neviens pāri, un pēkšņi policija. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka kāds brauc ar 110? Jebkurā gadījumā, ja jau tur intensīvi pārkāp ceļu satiksmes noteikumus, tas jau nozīmē, ka šī vieta tomēr arī ir kontrolējama, jo tur, kur ir tīpaši šie lielie ātrumi, kur var braukt ar 90 km/h, tas nozīmē, ja kaut kas uz tāda ceļa notiek, tad tā sekas attiecīgi arī ir smagākas. Bet piekritīsiet, 90 km/h brīžiem ir nāvējoši. Te būtu jāievērtē tomēr, ka mums ne visur Latvijā ir tādi labi ceļi. Piekrīt. Un, protams, mēs varam domāt par to, ka atsevišķās vietās šo ātrumu varētu arī atļaut lielāku, bet to nevar atļaut vienkārši visā Latvijā. Tagad pacelt atļauto braukšanas ātrumu, piemēram, 100 km/h. Bet noteiktās vietās, kur to patiešām atļauj ceļa kvalitāte, kāpēc ne? Jā, jo jauns ceļš brīnišķīgi uzbūvēts un 90. Kāpēc? Un ilgi 90. Nē, te vēl jāņem vērā arī ir, būtībā mēs esam pieraduši un tāda ceļu kvalitāte mums ir, bet jāstāsta arī, mums bija saruna ar Zviedrijas speciālistiem. Mēs viņiem pastāstījām, parādījām ceļu Rīga Liepāja. Viņi saka, Zviedrijā uz šāda ceļa būtu zīme 70 visu ceļu. Jo tas ir, jāņem vērā ir tas, kas var gadīties. Pirmkārt, ceļu pieslēgumu, ka, lai var izbraukt mašīnas, nevar izbraukt. Otrkārt, meža zvēri. Visas šīs lietas saskaitot kopā, viņš nav tik drošs. Būtībā viņš ir plānots. Jābrauc ar 70. Jā, tas ir, mēs esam pieraduši, un, protams, ir jādomā to, lai to drošību uzlabotu. Bet, būtībā tā, kā jau arī Misters kundze teica, mēs nevaram automātiski visur palielināt. Ir jaunais ceļš, man liekas, kas ir uz Daugavpilu, ka tur arī ir žoks malā, ka tur nevar parādīties meža zvēri. Jā, tādos posmos noteikti varētu palielināt ātrumu, bet mums jāsaprot arī, ja mēs braucam uz 90 vai, piemēram, 110, un ja pēkšņi izskrien zvērs, tās sekas ir diezgan ievērojams varētu būt. Tā kā, mēs skatāmies, kas notiek arī citās valstīs, un būtībā ir, mums nav tāda liela pētniecības institūta, bet tā drošība ir. Tas ir tas lieta, par ko ir jādomā, un, protams, tas ir, nezinot šies te nianses, piemēram, pieslēguma ceļi, šie te meža zvēri, liekas, ka var braukt ātri, bet tomēr jāņem vērā šīs te visas nianses, kas var būt, kas var izraisīt šo bīstamību. Vai ir domāts par to, ka vajadzētu pāriet no 1 gada tehniskās apskates uz 2 gadu tehnisko apskatu, respektīvi ik pēc 2 gadiem? Jā, būtībā jauniem transporta līdzekļiem tas jau ir, un motocikliem tas jau ir šobrīd. Tas ir tie, kuri ir pirkti no nulītes. Jā, tiem jau ir šobrīd, bet jāsaka tas, ka mēs arī sekojam līdzi, kas notiek citās valstīs, un būtībā citās valstīs tieši iet uz šo te Latvijas modeli, kad, lai samazinātu šo te periodiskumu. Ņemot vērā, ka Latvijā vidējais transporta līdzekļu vecums ir virs 10 gadiem, apmēram 13, tad mēs tomēr uzskatām, ka šī brīdī vēl to, piemēram, lietotiem transporta līdzekļiem nevarētu
atcelt uz ilgāku periodu. Kāpēc Lietuva pārgāja uz 2? Viņiem jau bija. Viņi nepārgāja, manuprāt, viņiem jau bija. Bet jāskatās arī tas labāk. Jā, arī ceļi ir labāk, bet arī viņi šobrīd ir jau lasīja ziņas no viņiem, ka viņiem arī samazinās finansējums. Viņi sāk uztraukties, ka viņiem ceļi varbūt nebūs vairs tik labi. Bet jāskatās arī vēl otrs ir, ka mums pie tehniskās apskates tik papildus vēl tiek kontrolēti daudz valsts noteikti maksājumi. Piemēram, vai nodokļi nomaksāti, vai ir sodi samaksāti, un tas tiek skatīts gada griezumā. Un šī sistēma ir izveidota tīri veiksmīgi, jo būtībā soda nomaksa Latvijā ir viena no augstākajām. Un to arī pie mums brauc skatīties no citām valstīm. Tā kā mums nav tikai tehniskā apskate, bet godprātīgāk maksā. Jā, būtībā mums ir soda nomaksas procents ar šo te kontrolas mehānismu, ka tu nevari veikt tehnisko apskati vai arī pārrakstīt transporta līdzekli. Mums ir diezgan ļoti augsts šis soda nomaksas procents. Interesanti. Kā jūs redzat vispār attīstību? Transporta līdzekļi ar vien vairāk? Rīga, piemēram, ar vienu blīvāk paliek no transporta līdzekļiem. Nerunāsim par stāvvietām, jau ar vienu vairāk lielāks rindas jāstāv. Faktiski ir stundas, kad Rīga pārvēršas par stāvvietu lielu parkingu placi. Man liekas, šīs tendences, kas ir vērojami, šie divu riteņu transporta līdzekļu attīstība norāda to, ka kaut kādas pārmaiņas jau Rīgā notiek. Jo arī runājot ar ārzemju speciālistiem, kur runājām ar pārstāvjiem no Briseles, viņi vienu brīdi būvēja ļoti daudz šīs maģistrālās ielas un ceļus, bet sastrēgumi nemazinājās. Jo vairāk tu attīsti infrastruktūru automašīnām, jo to autobraucēju paliek ar vien vairāk. Tā kā viņiem nonāca aburtā lokā būvēja ceļus, bet situācija neuzlabojās, un viņi pārtrauca to darīt. Un būtībā tāpēc ļoti daudzās valstīs te ir pāriet tieši uz šo te velo transportu attīstību, un es domāju, Rīgā jau arī šīs te velo josla transporta attīstības, jau tā koncepcija paredz velo joslas izveidot, un viņas, protams, samazinās šo te autotransporta atrašanās vietu. Bet noteikti ir jāpadomā paralēli, mēs nevaram vienkārši vispār aizslēgt visu pilsētu ciet un atļaut tikai velospēdiem, tāpēc ir jāpadomā arī par šiem te apvedceļiem. Bet šīs te tendences pasaulē, pirmkārt, es domāju, elektromobīļi, kas arī attīstīsies, noteikti būs šie te velotransporti, sabiedriskais transports ir, protams, cilvēki izmantos, meklēs citus veidus, ja nevarēs pabraukt ar transporta līdzekli, meklēs un atradīs ērtākus veidus. Jūs esat skatījuši tādu variantu, kā pārvērst daudzas ielas pa vienvirzienu ielām, kuras šobrīd ir divvirzienu, kas savukārt atkal atvieglot. Es domāju, ka to dara pilsētas saimnieki, pašvaldība vairāk, bet es domāju, ka Rīgā jau šis te modelis, kur centrā ir diezgan daudz šīs te vienvirziena ielas, es domāju, ka viņš diezgan sekmīgi darbojās. Un tieši arī šeit arī to velotransportam ir tieši vieglāk arī šīs ielās to velotransportam atrast vietu, kur viņš var droši braukt. Ko jūs sacītu velosipēdistiem vispirms? Kas viņiem būtu jāievēro vislabāk? Tā kā arī viņi ir ceļu satiksmes dalībnieki, tad arī viņiem, protams, kā jau visiem ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Un, protams, ir jābūt tolerantiem arī pret pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Īpaši varbūt tas attiecās arī uz gājējiem, kuri iet pa ietvi un tātad paralēli arī brauc velosipēds. Mums šāda situācija pat labam ir un ar to ir jārēķinās. Tādēļ tomēr būtu arī jāatcerās, ka gājējiem uz ietves tomēr ir priekšroka. Ir arī starpgadījumi? Jā, protams. Ar traģiskām sekām jau nav? Ar traģiskām nav, bet katrā ziņā arī šīm divām ceļu satiksmes dalībnieku kategorijām ir jāsadzīvo uz ietves. Šodien vidēji, pēc statistikas, cik ir nelaimes gadījumi, ja šīs avārijas, jums ir kāda statistika? Jā, mēs faktiski šo ceļu satiksmes drošību mērām, kāds tad ir pamatā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits. Ja mēs pavērtējam šo gadu, tad jāsaka, ka tā tendence, kas sākās jau pērnā gada novembrī, turpinās arī šodien.
Un vairāki mēneši, īpaši tas, piemēram, attiecās uz martu, bija ļoti asiņaini. Nu, ja, piemēram, pērn martā bija 6 bojā gājušie, tad šogad savukārt tie bija 20. Bet šīs tendences arī tādas varbūt nevisai ikdienišķas, jo pēdējā laikā ir tiešām vairāki tādi negadījumi, kur vienlaikus iet bojā tātad 4, 6 cilvēki. Un, tas ir atkal kas jauns. Valsts policija vidēji cik dienā ir izsaukumi? Tas ir atkarīgs no ļoti daudziem apstākļiem. Vai tā ir ziema, vai tā ir vasara, vai sniegs. Respektīvi, nav varbūt šāda kaut kāda konkrēta standarta, cik ir dienā reģistrēti negadījumi. Bet, ja ir tāds laiks kā šodien? Tad tie būs varbūt kādi 50 varbūt Latvijā. Bet vienalga daudz? Protams, jo tāpat problēmas mums ir daudz un dažādas, un rezultāts ir arī tāds, kāds tas ir. Ko jūs sacītu, motociklistiem? Nē, man liekas, ka motocikls ir, protams, viņa zināmā mērā brīvība, un cilvēki grib ar viņiem braukt, un noteikti, lai brauc, lai iegādājas šos transporta līdzekļus, jo viņi tomēr samazina kādu sasrēgumus pilsētā. Bet tomēr jāsaka, ja tu esi arī uz 2 riteņiem jūties brīvāks, tu nevari justies brīvāks arī no pienākumiem. Tas tev nedod nekādas atlaides. Un protams, ir iespējas, ja ir slēgtās teritorijas, tad ir Latvijā vairākas trases, kur var izbraukt un tā teikt, iztrakoties, jā, un tādēļ izmantot šīs iespējas, bet nedarīt to uz koplietošanas ceļiem. Ir labi. 2 riteņu transporta līdzekļus cilvēkiem iesakām pat braukt, ceļš ar velospēdiem, bet ievērot arī zināmas pienākumus. Vai arvien vairāk brauc no ārzemēm uz Latviju ar mašīnām, ar motocikliem, it īpaši vasarā? Manuprāt, mums ir pietiekami daudz ārzemnieku, un to mēs arī varējām izsacināt no statistikas datiem, kas tika iegūti strādājot ar fotoradariem. Teiksim, tajā 2012. gadā, kad mēs tomēr izmantojām salīdzinoši lielu skaitu fotoradaru, šī gada laikā tika fiksēti vairāk nekā 100 000 ārzemnieku. Gada laikā 100 000? To bija pietiekami daudz. Tas man pārsteidz. Latvija arī ir tomēr tranzīta valsts, un tāpat arī turisti ir iecienījuši Latviju, tostarp arī braucot ar automašīnu, motociklu. Ja tas nozīmē 100 000 ārzemnieki ir saņēmuši kvītiņas, tad cik ir latvieši Latvijā reģistrētie? Ja atkal attiecinām to uz ar fotoradariem fiksētajiem pārkāpumiem, tad to bija 347 000 tā gada laikā. Nav tik daudz. 100 000 un 300, 1/3 daļa. Tas pārsteidz, ka ārzemnieki tātad daudz ātrāk mēģina braukt. Varbūt visi no Vācijas, kas pieraduši. Bet cilvēkiem, man liekas, ir tas apziņa, ja tu esi citā valstī, ka tu varbūt var nedaudz vairāk atļauties. Man liekas, ka mēs aizbraucam uz citu valsti, arī tādu sajūtu varbūt tās, man varbūt nesodīs, nepamanīs, sodu nepiedzīs, un es domāju, tāda cilvēka, varbūt rakstura īpašība ir, ka tu esi tālāk prom no savas valsts, ka tu varbūt vari atļauties vairāk. Un es domāju, šī gadījumā arī, un droši vien jau lielākā daļa, cik es zinu, šie pārkāpēji jau ir no kaimiņu valstīm. Ne jau no Vācijas, Francijas, bet lielākā daļa jau Igaunija, Lietuva. Jā. Braucot uz Zviedriju, braucot uz Somiju, Norvēģiju, tur gan, es domāju, ir daudz stingrāk un teikšu tā, ka varbūt vairāk baidās no tiem sodiem nekā, protams, šeit Latvijā un zinot, labi, noķers, nenoķers, ja nav fotoradars, tad varbūt nenoķers. Tāpat Igaunijā jau arī ir daudz striktāk, jeb stingrāk. Un laikam jau tomēr cilvēkam ir vajadzīga disciplīna. Ja nav stingri likumi un disciplīna, tad pats laikam negrib sev disciplinēt. Paldies jums, kad pastāstījāt par to, kas notiek uz Latvijas ceļiem. Jācer, ka būs labāk. Jācer, ka šī apņemšanās, ko sākotnēji teicu, ka tā izdosies, ka to izdosies piepildīt.
Un, protams, katra dzīvība ir ļoti, ļoti vērtīga. Ļoti vērtīga. Un, bet atkal ir tā, ja cilvēks pats ir pārgalvīgs un nevērtē situāciju, tad attiecīgi šie 170, 180, kas ir gājuši bojā gadā, iepratīm tiem, kuri gultā mirst, atvainojos, ka es tā salīdzinu, tad tomēr katram cilvēkam ir jādomā par to, ko viņš dara un kā dzīvo, un arī uz ceļa, kā uzvedās. Paldies jums, lai jums ir veiksmīga diena, un lai šī te vasaras sezona būtu patiešām ar ļoti, ļoti labiem statistikas rādītājiem, un lai arvien mazāk būtu tie, kas ir pie stūres dzerumā, lai arvien mazāk būtu tie, kas iet bojā, ir īpaši jau jauni cilvēki briedumu gados. Paldies jums! Visu labu jums visiem!